Pirms pievienošanās Ženēvas klubam, tolaik 25 gadus vecā Kaspara Daugaviņa karjerā, risinājās notikumiem bagāta un emocionāli piesātināta sezona. Tā sākās Rīgas Dinamo sastāvā lokauta laikā, bet turpinājās jau Nacionālās hokeja līgas laukumos. Kulminācija tika sasniegta pašā virsotnē Stenlija kausa finālsērijā, kurā latvieša pārstāvētā Bostonas Bruins ar 2-4 piekāpās Čikāgas Blackhawks. Pēc atgriešanās no KHL komandējuma Kaspars Otavas Senators rindās aizvadīja 19 mačus, sakrājot 3 punktus, 1+2, sekoja pārēju uz Bostonu, kur regulārajā čempionātā viņš paspēja nospēlēt 6 spēles, atzīmējoties ar 1 rezultatīvu piespēli. Tikpat reižu uzbrucējs kāpa uz ledus arī NHL izslēgšanas mačos. Punkti izpalika, lai gan iespēja bija, un mēs visi atceramies to vienu epizodi, bet nav vērts lieki kavēties pie tā, kas jau ir pagājis. Vasarā sarunas ar klubiem bija intensīvas, intereses šķita reālas, taču pienākot rudenim, tās kaut kur viena pēc otras noplaka. Eiropā komandu sastāvi jau bija nokomplektēti un situācija kļuva neziņas pilna. Galu galā Kaspars devās uz Ženēvu ar pārbaudes līgumu kabatā, pat ar svaigu ierakstu CV par dalību Stenlija kausa finālā. Kluba vadība vēlējās klātienē pārliecināties, uz ko latvietis ir spējīgs. Šveices čempionātā leģionāru vietas parasti aizņem spēlētāji ar ievērojumu NHL pieredzi, un lai gan Daugaviņam aiz muguras bija teju 100 spēļu pasaules spēcīgākajā līgā un vairāk nekā 200 maču AHL, Kaspars ir latvietis un nevis kanādietis vai amerikānis, tāpēc viņam atkal viss bija jāpierāda. Mērķis bija skaidrs - sevi apliecināt līgā un komandā, kas kalpotu par tramplīnu atpakaļ uz Ziemeļameriku. Tā kā vienoties par jaunu NHL līgumu neizdevās, tika pieņemts lēmums palikt Eiropā, parakstot kontraktu uz visu sezonu ar Ženēvas klubu. Tobrīd viņš vēl nebija atmetis cerību atgriezties sapņu līgā, ja vien rastos tāda izdevība nākotnē. Iespēja palikt NHL visticamāk pastāvēja, taču uzbrucējam pirmām kārtām gribas spēlēt, gūt vārtus un sajust uzvaras garšu. Ir brīnišķīgi atrasties tur, par ko esi sapņojis visu mūžu, tomēr būt laukumā tikai epizodiski ir pavisam kas cits. Viens ir sajust spēles ritmu, regulāri mest uzvaras nesošas ripas pretinieku vārtos un cīnīties par trofejām, bet kas pilnīgi cits - katru vakaru doties laukumā tikai mazākumā, bloķēt neskaitāmus metienus un laust sevi gan fiziski, gan psiholoģiski. Brīdī, kad sākt mākt šaubas, vai šī cīņa tiešām nesīs augļus nākotnē, prioritātes sāk mainīties. Šajā posmā ir svarīgi uzsvērt, ka Šveices Nacionālā līga tolaik un arī tagad ir viena no tehniski spēcīgākajām Eiropā. Runājot par hokeistu pieredzi, kuri izgājuši cauri Nacionālās hokeja līgas skolu, Ženēvas Servete tajā laikā nebija izņēmums. Komandu vadīja Kris Makšorlijs, kurš vienlaikus pildīja arī ģenerālmenedžera pienākumus. Pirms savas ēras Šveicē Makšorlijs 5 sezonas bija slīpējis prasmes Austrumkrasta hokeja līgā, kā arī 4 gadus strādājis ar starptautiskās hokeja līgas IHL klubu Las Vegasas Thunder. Tā ir organizācija, caur kuru savulaik gājuši 7 Latvijas hokeisti, tostarp Artūrs Kupaks, Igors Bondarevs, Edgars Žaltkovskis, Rodrigo Laviņš un Grigorijs Paņķiļējevs. Savas pēdas Las Vegasā atstāja arī Sergejs Žoltoks, kuram vēl šodien pieder vairāki kluba rekordi. Žoltoks ir otrs visu laiku labākais vārtu guvējs šīs organizācijas vēsturē. 95. 96. gada sezonas kampaņā viņš demonstrēja fenomenālu sniegumu, 82 mačos izceļoties ar 51 precīzu metienu un kopumā iekrājot 101 punktu. Ar vidēji spēlē gūtiem 1,23 punktiem Žoltoks ierindojas tūlītais 3 kanādiešu hokeistiem, ieņemot 4. vietu pēc punktiem vienas sezonas ietvaros. Kopējā klubu vēsturē viņš ir 4. rezultatīvākais spēlētājs un 3. labākais vārtu guvējs. Turpat netālu statistikas ailēs atrodams arī Grigorijs Paņķiļējevs, kurš ar 1,24 punktiem vidēji mačā ieņem 12. pozīciju šajā rādītājā. Kaspara pievienošanās brīdī Ženēvas kluba sastāvā lielākā NHL bagāža bija kanādietim un pasaules čempionam Meķu Lombardī, kura kontā bija 536 spēles pasaules spēcīgākajā līgā, lielākoties
Calgary Flames rindās. Komandas kodolu veidoja arī vairāki Šveices Nacionālās valstsvienības spēlētāji ar vērā ņemamu pieredzi Amerikas laukumos, olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos. Šī sastāva kopējā NHL pieredze sasniedza 1197 mačus, savukārt Amerikas hokeja līgā kopā nospēlētas 2308 spēles. Pats Kaspars gan toreiz, gan tagad Šveices čempionātu vērtē kā ļoti augsta līmeņa līgu, kur vietējā publika hokeju patiesi dievina. Vienīgais nelielais izaicinājums Ženēvā bija izteiktā franču valodas vide, taču pie tā varēja ātri pierast. Organizatoriskajā ziņā viss bija sakārtots visaugstākajā līmenī. Atšķirībā no Ziemeļamerikas pārlidojumiem, Šveicē komandas uz spēlēm dodas ar autobusiem, kas ļauj teju katru nakti pavadīt savā gultā. Lai gan Ženēvas geogrāfiskā novietojuma dēļ Kasparam un komandai sanāca mērot visgarākos ceļus līgā, šie pārbraucieni kļuva par laiku, kad mierīgi atpūsties, izgulēties un mērķtiecīgi noskaņoties gaidāmajām spēlēm. Debiju Šveices augstākajā līgā Daugaviņš piedzīvoja pret citu latvieti Ronaldu Ķēniņu un viņa pārstāvēto Cīrihes Lauvām. Ķēniņa pārstāvēto klubu tolaik trenēja Latvijas hokeja līdzjutējiem labi zināmais kanādietis Marks Krofords. Kaspars debijā uzreiz pieteica sevi ar rezultatīvu piespēli, palīdzot komandai izcīnīt uzvaru pēc spēles metienu sērijā. Arī Ronalds Ķēniņš šajā mačā neatstāja laukumu bez punkta, padarot šo latviešu dueli vēl spilgtāku. Ženēvas kluba mājvietā, kas spēj uzņemt vairāk nekā 7000 skatītāju, Kaspars iejutās apskaužami ātri. Viņš sāka produktīvi krāt punktu pēc punkta, beidzot atkal barojot savu uzbrucēju apetīti. Tā bija pārliecība, kuras pēdējā laikā Amerikā tik ļoti pietrūka, lai gan sirds dziļumos sapnis par NHL vēl joprojām prātā bija dzīvs. Spēles prieks Eiropā bija atgriezies. Tuvojoties decembra izskaņai, klāt nāca arī Eiropā prestižais Špenglera kauss, turnīrs ar senām tradīcijām, kurā spēkus mēroja 6 vienības, tostarp no Eiropā spēlējošajiem profesionāļiem izveidotā Kanādas izlase. Turnīra atklāšanas mačā Daugaviņš jau 12. minūtē meistarīgā pretuzbrukumā atklāja spēles rezultātu, bet vēlāk asistēja komandas biedram Meķu Lombardī, kurš dubultoja Ženēvas pārsvaru. Spēle noslēdzās ar pārliecinošu 5-0, sagraujot Rochestras Americans vienību, kurā vēl iepriekšējā sezonā savas prasmes slīpēja tolaik jaunais un perspektīvais Zemgus Girgensons. Kaspars turpināja spīdēt arī nākamajā mačā pret Maskavas CSKA. Viņa 2 gūtie vārti un uzvara pagarinājumā garantēja Ženēvai vietu prestižā kausa pusfinālā. Tur vairāk nekā 6000 skatītāju priekšā sīvā duelī tika pārspēta Kanādas izlase, kas pavēra ceļu uz lielo finālu. Izšķirošajā spēlē pretī atkal stājās spēcīgais Maskavas CSKA klubs. Ženēvas hokeisti vēlreiz pierādīja savu pārākumu, bet punktu šim triumfam pielika tieši latviešu uzbrucējs. 10 sekundes pirms fināla sirēnas Kaspars raidīja ripu tukšos pretinieku vārtos, nostiprinot uzvaru ar 5-3 un ļaujot Ženēvas servēt virs savām galvām celt prestižo Špenglera kausu. Daugaviņš pelnīti tika iekļauts turnīra simboliskajā izlasē, kā labākais kreisās malas uzbrucējs. Ar 7 sakrātiem punktiem viņš dalīja otrā rezultatīvākā spēlētāja godu ar Krievijas hokeja zvaigzni Aleksandru Radūlovu. Par turnīra produktīvāko spēlētāju kļuva jau pieminētais Lombardī, kurš 3 mačos iespēja lielisku bilanci, 4 vārtus un 4 piespēles. Šveices kalnu ieskautais turnīrs dāvāja ne tikai augstākā līmeņa hokeju, bet arī īpašu svētku gaisotni. Starp saspringtajām spēlēm hokeisti laiku pavadīja kopā ar ģimenēm un sievām, baudot kalnu ainavas un brīvības sajūtu, kas palīdzēja uzlādēt baterijas turnīra turpinājumam. Janvārī Kasparu gaidīja vēl viens grandios notikums - Šveices čempionāta ziemas klasika, kā labākajās NHL tradīcijās mačs norisinājās zem Klajas debes pilsētas futbola stadionā, pulcējot iespaidīgu 29400 skatītāju pūli. Lai gan Ženēva dramatiskā cīņā ar 0-1 pagarinājumā piekāpās Lozānas vienībai, pasākuma mērogs bija neaizmirstams. Tā bija tikai otrā reize Šveices hokeja vēsturē, kad tika rīkota šāda brīvdabas spēle, iepriekšējo reizi ko līdzīgu piedzīvojot vien 2000.
2007. gadā Bernē. Olimpiādes laikā žurnālistu vidū paklīda runas, ka Latvijas izlases galvenais treneris Teds Nolans Kasparu Daugaviņu labprāt redzētu savā toreizējā NHL kluba Buffalo Sabres sastāvā. Nolans pat apvaicājies, vai latvietis būtu gatavs atgriezties pasaules spēcīgākajā līgā, uz ko saņēmis apstiprinošu atbildi. Tomēr šajā darījumā bija kāda būtiska nianse - organizācijas kurs un sastāvu aprises, noteica kluba ģenerālmenedžeris, nevis treneris. Tajā sezonā Daugaviņa pārstāvētā Ženēvas vienība Šveices augstākās līgas regulāro turnīru noslēdza 4. vietā. Komanda izcīnīja 21 uzvaru, pamatlaikā piedzīvoja 16 zaudējumus, kā arī aizvadīja vairākas spēles papildlaikos un pēcspēļu metienu sērijās, kopumā sakrājot 83 punktus un vārtu attiecību 158-133. Kaspars regulāro sezonu pabeidza kā otrs rezultatīvākais spēlētājs komandā. 44 mačos gūti 18 vārti un veiktas 26 piespēles, 44 punkti. Turklāt viņš nopelnīja labāko liederības koeficientu vienībā +22. Visas līgas mērogā latvietis ienindojās 4. vietā rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, vidēji mačā gūstot 1 punktu. Par sezonas bombardieri kļuva viņa komandas biedrs kanādietis Metju Lombardī. Izslēgšanas spēļu pusfinālā Ženēvas klubs sērijā līdz 4 uzvarām piekāpās Ronalda Ķēniņa pārstāvētajai Lions, kas vēlāk kļuva par Šveices čempioniem. Arī playoff mačos Daugaviņš apgriezienus nemazināja. 12 spēlēs izcīnīti 13 punkti, 5+8, vidēji mačā gūstot 1,08 punktus. Šis rādītājs viņu ierindoja 3. vietā līgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, uzreiz aiz Ķēniņa komandas biedra Ryana Kellera, kurš ar savulaik pieklājīgu AHL pieredzi 18 mačos izcēlās ar 11 vārtiem. Pēc tik spilgtas sezonas Daugaviņam pavērās iespēja atgriezties NHL, taču atkal sajutis līdera lomu un spēles garšu. Perspektīva balansēt starp NHL un fānklubu vairs nešķita vilinoša. Hokejs bija savu spēju plaukumā, kad meistarība un briedums iet roku rokā. Laiks, kad gribas vienkārši spēlēt hokeju, nevis nemitīgi kādam kaut ko pierādīt. NHL hokeju viņš bija iepazinis, Stenlija kausa atmosfēru izbaudījis, un, lai gan pie trofejas tik neizdevās, priekšā vēl gaidīja daudz spožu mirkļu, tostarp vēsturiskais 2023. gada pavasaris ar Latvijas izlasi.